Labrīt visiem! Esam tagad Snēpelē. Sākam beidzamo savu Lietuvas mežtakas posmiņu. Lietuvas pusi šodien ejam Snēpele, Kuldīga. Priekšā 20 km. Laiciņš ļoti labs bez mākoņiem vispār. Soli līdz 30 grādiem karstumu. Un tad mums paliek beidzamais posms. Tas būs Igaunijas pusē. Noskaņojums labs. Pāris dienas atpūtāmies pēc Jāņa pārgājiena. Nu, un tad šogad atvaļinājuma laikam pabeigsim mežtaku. Bēdīgi. Ļoti bēdīgi. Priekšpēdējais posms. Labi, soļojam un baudam Latvijas dabu. Hopā! To es tev salasīju. Man? Tev. Man? Tev. Nopietni? Jā. Man? Tev. Es jau paēdu. Taču ne? Jā, es paēdu tur ļoti daudz. Tu nemelo? Nē, nemeloju. Labi. Nu ko, esam pēduši. Šodien ēdām rīsis ar kariju. Jā, visu ar kariju.
Vistu Karijā. Nu jā, Bet visi Karijā. Karoči paēdām, atpūtāmies, un tagad mums vēl 10 kilometri līdz Kuldīgai. Jā. Vēl 10 tikai palikuši. Tā kā tā. Ļoti viegli šodien ejās kaut kā. Kaut kā pilnīgi neticās. Tāds karstums, 28 grādus solīja līdz 30. Nu, saulītē jūt karstumu, bet ļoti viegli. Jo mēs bijām nopeldēties. Jā, mēs bijām nopeldēties. Tāpēc mums arī viegli ietās. Tā kā tā. Labi. Ejam tālāk. Ejam. Nu, pēc kartes skatoties, te ir jābūt dīķiem. Dīķus es neredzu. Niedres ir ļoti daudz, varbūt zem tām niedrēm kaut kur ir tas ūdens, bet nu dīķu te točnu nav. Ja pēc kartes skatās. Domāju, būs dīķīša, varēs nopeldēties. Tur tāda smuki zila. Un nekā nav. Jāiet nepeldējušam tālāk. Nu, pēc kartes mēs ejam starp diviem dīķiem. Vienā pusē nav dīķi, bet tur tek iekšā kaut kāds ūdens. Bet viņš nespēja tas dīķis piepildīties. Un tāpēc viņš ir šitāds aizaudzis ar niedrēm vienkārši. Ķipa dīķis. Otrā pusē ir dīķis. Eku ir ūdens krātu. Ar šitajā pusē sušņieks galīgākais. Vasara visu ir izžāvējis. Atrodamies tagad Pelčos. Bet šitien dīķītī ir ūdens, bet baigi saklais. Eku, var redzēt apakšā viss pilns ar ūdens zālēm. Bet smukiņš. Labi, čāpojam tālāk. Runa no guļošā stāvokļa. Esam palikuši, gandrīz ir palikuši tikai 2 kilometri apmēram līdz tiltam. Esam jau Kuldīgā iegājuši iekšā, tagad ejam lēnā garā gar Ventu. Gribējām apstāties tur pie Ventas atpūtas soliņa, bet tur kaut kādi buhariki bija aizņēmuši galdiņu, sēdēja, dzēra. Nu, ko tagad minūtes 15 atpūšamies un tad jau ejam līdz tiltam. Šodien tāda super karsta dieniņa, kaut kādi 30 grādi, abi divi esam izcepušies pilnībā. Izcepušies un izvārījušies, ģīmis sarkans kā vēzim, reāli izvārījāmies. Jā, kā vēzīši. Kaut kā tā, bet nu nekas, tūlīt viss, un tad varēs iet uz viesnīcu atpūsties. Tu vēl ēst jāsameklē, kur? Nu, ēst, beņot.
Nu ko, kā varat redzēt, aizmugurē mums ir Kuldīgas tilts. Tikai no otras puses. Jā, tikai no otras puses. Tātad mēs esam veiksmīgi tikuši līdz Kuldīgai. Jā. Sākumā bija ļoti viegli. Pēc tam, tad, kad termometrs pacēlās līdz 31 grādam, mēs uzvārījāmies. Jā. Esam diezgan labi izsvīduši. Nometuši pāris kilogramus. Jā, bet nu līdz Kuldīgai esam tikuši. Kopā noieti 20 kilometri. Vispār ir 21. Vēl viens ir palicis. Nu jā, 21 kilometrs būs. Kopā esam gājuši 8 stundas, 33 minūtes, rupi rēķinot 9 stundas. Nu ko, Lietuvas puse ir pabeigta. Jā, no Rīgas līdz Lietuvas robežā ir pabeigta. Nu bēdīgi. Kas bēdīgi? Mums vēl viens posms ļoti skaists palika. Nu, bet tas ir otrā pasaules galā. Nu, Otrā pasaules Latvijas galā. Kaut kā tā. Labi, paldies, ka skatījāties. Neaizmirstiet ielikt laiku, abonēt kanālu, lai nepalaistu pēdējo sēriju garām. Kaut kā tā. Atā visiem!